Tātad tu jau zini, ka tev būs nepieciešama histeroskopija, un tu nevari saprast, vai izvēlēties ambulatoru histeroskopiju bez narkozes, vai tomēr izvēlēties histerorezektoskopiju, ko veicam jau operācijas zālē zem intravenozās anestēzijas. Tad mēģināšu paskaidrot. Tātad, ja ir miomas mezgla rezekcija nepieciešama, vai arī, ja ir nepieciešams grūtniecības audu retences evakuācija no dzemdes dobuma, vai vajag koriģēt ķeizara rētas nišu, vai arī endometrija polips ir lielāks par centimetru, vai arī dzemdes dobumā ir nopietna starpsiena, kuru vajag rezecēt. Šīs būs visas tās reizes, kad mums vajag lielo instrumentu, jeb histerorezektoskopu, un mums ir nepieciešama dzemdes kakla dilatācija. Tas nozīmē, ka vajag šo te narkozi, jo šī dilatācija ir sāpīga. Tātad šo operāciju veids slimnīcā. Bet, ja polips ir neliels, ja ir vajadzīga diagnostika neauglības nolūkos vai neskaidras diagnozes gadījumā, vai arī sīka neliela salipumi vai saugumi dzemdes dobumā, un tu neesi menopauzē, tad, protams, daudz izdevīgāk un ērtāk un vieglāk ir nākt uz ambulatoro histeroskopiju bez narkozes. Bet, protams, galavārds ir operējošam ķirurgam, pie kura tu būsi griezusies, jo ginekologs arī būs tas, kurš noteiks, kādu instrumentu izvēlēties, kurā vietā un kādā veidā veikt šo manipulāciju. Tā kā, ja ir neskaidrs vai šaubas vai bažas, tad, protams, ir jākonsultējās ar operējošo ginekologu.